Sveiciens. Vēl viens augs tāds, kurš ir bieži sastopams. Ja trāpās tā vieta, kur viņš aug, tad viņš aug diezgan plašs. Parastā brūngalvīte. Vienīgais, ko der zināt, augs ir visnotaļ indīgs, tāpēc ar dozēšanu būtu jāpiedomā, kā teiksim, cik lielās devās viņu lietot. Oficiālā medicīnā viņi īsti izmanto pamatā tautas medicīnā. Tautas medicīnā tas iedarbības spektrs ir vienkārši milzīgs. Tur ir sākot no dažādiem kaut kādiem klepiem, iekaisumiem, beidzot ar herpes vīrusu ārstēšanām un tā tālāk. Augs ir vērtīgs, bet, kā jau minēju, viņš ir indīgs, tāpēc arī nevajadzētu ar viņu pārspīlēt. Ievāc ziedēšanas laikā. Ziedēšanas laiks ir tad, kad veidojas šī mazie ziediņi, zilie sānā, un ievākt viņi var līdz ar zemi. Teiksim, virs zemes daļu viss ir ievācam. Žāvējam nepārāk augstās temperatūrās, jo zemāk temperatūra, jo labāk, un tas ir apkārt 30 grādi. Un tālāk jau uzglabājam, man liekas, ja nemaldos, bija līdz 1 gadam, viņš diezgan ātri zaudē savu aktivitāti. Un tāpēc vēl viens variants, ko var izmantot ārstniecībā, mazliet piedomājot par to, kādās devās un kādam nolūkam. Jo, ja ir, teiksim, tikai profilaktiski šis augs neder.